mākslinieki jau visi ir klauni, bet daži domā, ka viņi ir nopietni un domā, ka tas ir svarīgi priekš civilizācijas būt briesmīgi nopietnām. Bet tā nopietnība, faktiski atkal humors ir iekš tā, ka viņš ir nopietns. Bet mēs esam atklāti. Mūsu uzdevums, mākslinieku uzdevums, vienalga, vai tas ir dramatisks kaut kā, vai tā ir komēdijas, vai nekomēdijas, vai kaut kāda baigi nopietnā glezna, dramatiska glezna, mēs izklaidējam, dodam prieku cilvēkiem. Mūsu ierocis ir krāsas, mūsu ierocis ir audekls. Te bērni gleznoja man kaķi tādu, konkurss bija. Un tā ir plakne vienkārši. Bet mēs esam faktiski kā būdi mākslinieki. Mēs pārvaram šo plakni un izveidojam pasauli. Dāvids Kopperfields, viņam ir kāds 100 cilvēki. Mēs esam viens pret vienu. Ar šo audeklu, uz kuru mēs varam radīt pasauli, kur tagad atkal 50-100 miljonu darbu tur vērtībā izsolēs. Un varbūt šitas ar kādreiz Sotbīs izsolē un dabūs kādas 70 miljonus. Jo ne jau māksla ir tajā akcentā, kad tur smuku pareizu līniju un kas tur un dziļa doma, bet ir māksla tajā netveramajā pasaules, tajā uztverē, tajā noslēpumā. Un to noslēpumu es, piemēram, neesmu atklājis. Es jau sen būtu mierīgi dzīvojis, man būtu kaut kāda mājiņa, kur es vakaros šūpoties šūpuļu krēslā. Es, diemžēl, vēl neesmu to atklājis, un es caur mākslu, caur cirku, caur dzēju, caur mūziku mēģinu atklāt šo noslēpumu salu, vai kā saucās tā Šambala, to valsti. Bet es nesūdzos, man patīk tas ceļš, ko es eju un kurā es redzu savu tādu piepildījumu, dvēseles piepildījumu. Vai, kur tur stāv? Jā, iet sasveicināties. Mans kaķis te sagaida arī pie viena. Vincents Van Goghs. Viņš ir gleznojis man vienu gleznu palīdzējis. Es gleznoju un to bildi tā nolika. Un viņš tā uzgāja ar ķepu uz aizskaru. Es uzgleznoju tur aizskaru un uztaisīju dažs akcents. Protams, to bildi reiz iegādājās. Cilvēki iegādājās un tā. Viņš kā mākslas zinātnieks man darbojās arī. Šī zāle ir tāda it kā retro, kaut kas tāds no jaunības un kaut kas atkal no šodienas un kaut kas no Briseles. Es gribēju parādīt darbu, ko es 14 gados taisīju. Apmēram 14-15 gadu man bija te ir tāda studija. Tas no dabas. Man daudz diezgan no dabas arī labi darbi, bet daudz ir uzdāvināti. Un tas atkal 60. gadā tāds puika. Bet es gribētu parādīt Rembrandta kopiju. Tāds mazs skatiņš, vai ne? Un tad tie ir vislielākie skolotāji man bijuši. Rembrandts, Rubens, Picasso, Van Goghs. Es viņus visus kopēju. Paši tie meistari, viņi māca savu gadu, savu to mākslu. Tā ir ļoti tāda interesanta lieta. Rembrandts ir tā noslēpumainā gaisma, tā forma, tā materialitāte un dvēsele. Un parasti to dvēseli, kā Ubāns teica, es gleznoju, un nekādi nevar to dvēseli dabūt iekšā. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja nav dvēseli gleznai, tad viņa gadu laikā izdziest enerģētika. Gleznai jābūt ar enerģiju. Es te kādreiz mācījos Rozentāļos un arī ar pantomīmu nodarbojos pie Ligera. Un te ir pēc izrādes, tāds mans portrets pēc izrādes. Un te tāds skumjas, tāds pārdoms, viņš ir kaut kā saglabājies. Bet es atceros, ka
Es toreiz izpildīju vienu pantomīmu, maz tāds frančs mīms bija pantomīmas meistars. Un viņam bija pantomīma jaunība, briedums, vecums, nāve. Un es viņu izpildīju 5 minūtes, apmēram skatos. Imants Kalniņš spēlēja klavieres. Es no viņa daudz iemācījos, lai viņš man piedod, bet komponēšana, jo viņš to nenojaut nemaz. Un viņš arī bija triko, spēlēja klavieres. Un kad es izpildīju to pantomīmu, un beigās, kad it kā tad cilvēks nonāk jau pie vecums, un tad pēdējais akcents, kad šis mazais pirkstiņš, viņš tā aiziet. Un tad bija, to es atceros, kā 4-5 minūtes ovācijas. Uzmanību, komanda aiziet! Mākslas dienas, bija kongress, mākslinieku kongress. Tagad uz lēmu, kas vadīs mākslas dienas. Es tāds aktīvs un tā, viņi saka, es tad vadīšu. Es saku, labi, es izēju tribīnē. Es saku, es vadīšu, bet ja es darīšu to, kas man liekas pareizi, ja jūs man netraucēsiet, tad būs viss kārtībā. Iedevu 60 latus. Lai tā esītu viss Savienības mākslas dienas, viss 230 miljoni, cik 23 miljoni? Šodien, šī dienā, mēs visi esam ļoti laimīgi. Mākslinieki, skatītāji, mūsu māksla paliek arvien spēcīgāka, stiprāka, bagātāka. Lai jums ir priecīga diena, lai jūs vienmēr mīlat mākslu, lai jums mūsu māksla dod iedvesmu jūsu darbām. Man programma bija tā, ka uz Doma laukumu katra nodaļa, katra sekcija iztaisa savu tādu mākslu, savu stūrīti. Man brauc no visas Latvijas. Uz jumtiem sēdēja jaunieši un jaunietes, kājas pārkāruši no 4. 3. stāva. Neviens nenokrīt, nekas nenotika, viss bija kārtībā. Vienīgais sarežģītais moments bija, kad man bija jāpalaiž tie baloži. Jo es izdomāju, ka vajadzētu 500 baložus, tā pa daudz. Tagad atklāšana, mēs braucam ar senatnīgām mašīnām, 10 000 tauta. Un tagad jāpalaiž baloži. Un Vējāns, dzejnieks Vējāns, Zolīts dzejnieks, viņš paņem, es viņam iedotu vienu balodīt baltu. Un viņš kā jau dzejnieks būdams, spēku pārpilns, daudz dzejuļu sarakstīs, saspiež to balodu. Un tagad viņš savus rocīs gaišās paver, lai viņš lido. Bet viņš nelido. Man visu laiku jārēģē. Es paņemu spārns, pacilāju tā ievingrināju. Un viņš uzreiz aizņem. Un tajā brīdī no visiem stūriem nevis 500 baloži lidoja, bet 300. Un visa tauta, kas tur bija, pārsteigts skatījās, jo no debesīm sāk nākt sniegs. Tie baloži bija paēdināti. Es biju teicis, ka nedrīkst ēdināt. Viņi bija pārēdušies, un tik daudz tie cilvēki. Viņi tādu savu sniedziņu uzsmidzināja, tad daži palika tāds. Tā kā man bija vienreiz, es ieeju tagad vienā lielveikalā Rīmī, man kaut kas jānopērk. Un tagad es skatos, ka visi tā skatās aizdomīgs maniem. Man bija tāda balta jaciņa, tādi gaiši. Skatās ar tādām acīm īpatnējām. Es domāju, falši, ka te pazīst tauta, mūsējais apmierināt. Pieeja pie kasas, tā, bija pa distanci. Es saku, pietāta pret mākslu. Tagad es izēju ārā. Domāju, ko viņi tā skata? Es skatos, man kaut kādas balodas kaut ko nokārtojas savu tādu akcentu uzlīdz, vai ne? Un es jau domāju, ka man pazīst tautu. Bet nekas pēc tam, kad balodas tev kaut ko uzmet,
tad tu zini, ka tev būs nauda obligāti. Nu, un tad man nopirkt tos bildi nākšā dienā. Tā kā problēmas nekādas nav. Sveiki, mākslinieki! Kā jums iet labi? Labi, paldies. Paklausiet, tā bija Jole? Ģitāra. Ģitāra. Baigais talants tu esi. Tu negribi успевать drusciņi? Ну, drusciņi. Не, она маримбу играет, она на гитаре еще не играет. Это не играет? Это мы только будем учиться. Ну, гитара красивая. Мы идем выставку делать. Да, хорошо. Šitā ir mūsu galerija. Viņai ir 5 gadi. Katru gadu apskata šos darbus 1 miljons skatītāju. Tātad 5 gados 5 miljoni apskatījušie. Mēnesī, diemžēl, tikai 3-5 tūkstoši apskata. Bet vienalga, un te mēs mainām, te bērni no 3 gadu līdz 23 gadiem un tā. Nu, te ir cilvēki nāk, te ir dažādi brauc pa visu pasauli, un nekāda zaudējuma nav ne autostai, ne pārējiem. Jo ir ļoti interesanti, ka te cilvēki gaida tur autobusiņiem, ko viņi pastāst to bildēt un smaida, un pēc tam atzvana. Es gribu, teiksim, to kaķi, te bija no Lietuvas viens. Pilnīgi viņš nevarēja, viņš vien kaķi gribēja, kas bija uzgleznots. Šeit ir dažādi tautību bērni. Šitas, piemēram, ir Taivāns bērniņš, vai ne? Ir, ka var slēpt zem gultām, es skolotājiem arī saku. Ja ir iespēja kaut kur izstādīt, jā, tad lūdzu izstādīt. Šitie ir ķīnieši, Taivāns, vai ne? Arī tie hieroglifi. Es atvainojos, vai jūs varat paturēt drusciņu to bildi paturēt? Jā. Tad nostājies pusē. Jā, tu šitai pusē. Jūs no Parīzes, uz Parīzi? Nē. Uz kurien? Mēs tātad jums dāvinām, mūsu bērnu akadēmija dāvina jums to bildi. Jā. Lai jūs zinātu, ka Latvijā ir tādi putniņi, ka varbūt kā aizmirsiesies. Jā. Pirms gadiem 20, 30 jūs būs tajā. Jā. Bet kā jums vārdiņš? Jolanta. Jolanta, tas Jānis. Super. Jolantīgi. Tā kā tā ir dāvana no mūsu bērnu mākslinieckās fantāzijas akadēmijas. Starp citu, es kādreiz strādāju Mākslas akadēmijā Latvijā. Jūs? Jā, tie jau gadu atpakaļ, bet strādāju. Un jūs kā modelis? Jā, kā? Nē, es ēdnīcā kā pavārs strādāju. Cik garšīgi jūs gatavojāt? Zināt, kādas pankūkas viņi cepa. Tas bija vienreizēji. Savukārt, tu pasties, ka banānā pārniem aizliegt. Tā, tagad sniebu, uzreiz sniebu. Kas par sniebu uzreiz? Tā bērnība, šito skaistu un eņģeļu skuģa, es to nedibināju. Bērni paši nodibināja. Toreiz 65. gadā, kad mums bija Mākslas akadēmijas prakses Salasgrīvā, es gleznoju pie jūras un pienāku viņa meitenīt. Es to šādi esmu stāstījis. Ar vienu zīmējumu klusi tā pienāk, parāda man to zīmējumu. Nu, un es, protams, ielieku attiecīgi piecnieku ar 3 krustiem. Pēc kāda laiciņa skatos, 2 jau ierodās. Abas 2 tā stāv, sakoties tā, un arī tāds eņģelis stāv. Nu, es arī nevienu vārdu, es ielieku 5 ar 4 krustiem. Pēc kāda laika jau nāk tas mazs bariņš, vai ne? Tur kādi 6, nu tā kā Bonifācija brīvdienas bija tāda. Un pēc kāda laika mums bija kādi 50, 60 darbi. Un es domāju, ko darīt? Kaut kas jāizdomā tā nopietnāk. Nu, un tad es paņēmu vienu kartonu gabaliņu, uzrakstīju tā kā skola, tā akadēmija. Un pienaglo pie viens sētas tur. Un tad tur mums bija satikšanās vieta slepenā. Un, kad Salasgrīvā sākās tas zvejnieku svētki, te es uzliku uz Rīgas ielas, galvenā iela. Visu nosēta bija tām glezniņām.
Un tā bija faktiski tā dibināšana īstāk. Tie mazie izauga atkal lieli un tiem atkal bērni. Un tā viņi 48, 49 gadus gandrīz nāk. Un es domāju, ka vajadzētu uz izstādēm. Es arī slinks esmu. Man piezvana, ka vajag uz Taivānas konkursu. Taivānā konkurss un vai dārgus. Man piezvan, es aiznesu, ir medaļas. Ir medaļas. Paklausies, es ļoti priecājos par teviem. Tu esi sapņu kaķītis, tas ir, ja? Ja tu uzzīmētu vēl ūsas, šeit zīmolīt, ja? Piezīmē bērni ūsas, ja? Lielas, garas, tepatās. Garas ūsas. Man lielākais prieks ir, kad tajos konkursos, tas bija pēc kādiem 6, 7 gadiem, man bija 15 minūtes, lai atlasītu konkursam darbus. Un es atlasīju, iedevu, un pēc oktobrī paziņoju rezultātus. 5 zelta medaļas Latvijai starp 100 valstīm. Pirmie aiz mums nāca Japāna un Amerikas un visu lielu valsts aiz mums, aiz Latvijas. Gatavs. Bija gatavs. Ir viens likums, nedrīkst darbu pārmocīt. Tagad pie mani bērni nāk zīmēt, un viņiem ir tas svaigums iekšā. Tikko daži aiziet kaut kur mācās, un šis nomocījies, viņš vairs radīt negrib tāds, to brīvo lidojumu. Jo viņš visu laiku domā, ko skolotāji teiks, vai pareizi, vai ēna pareizi, vai tā. Šitien ir iekšā zivs liela, kad kuģis ir noķēris zivi, bet tas kuģis ir caurspīdīgs. Tu esi redzējis caurspīdīgu kuģi? Tad tu būsi pirmā, kas uzzīmēs caurspīdīgu kuģi. Es saku bērniem, izvēlieties, kas jūs gribat būt mākslinieki, jeb, labi skolotāji, labi, savu profesiju zināt un pastāstīt citiem. Daudz saka māksliniekiem. Es saku, un ģēnijs tu arī būt? Jā, mamma piekrīt. Jā, es saku, labi būs. Jo bērns par visu savu mūžu uztais kaut ko ģeniālu arī. Mīļie, tad vārdu sakot, bērns skaties, tas ir zelts. Vot tā meitene, lai redz. Pazīst viņu, jā? Skaties. Kā eņģeli var uztaisīt, tā ir kerija, jā? Eņģeli var uztaisīt ar zeltu. Tu esi pirmā Latvijā. Mamma eņģelītes, jā, ļoti skaists darbs. Tagad neviens nerunā, un klusi izskaitām, neviens nerunā, klusi. Un tagad mēs uzzīmējām smukus eņģeļus, un tagad mēs klusi pieminēsim, lai viņi aizlido. Mākslai jādod cilvēkiem cerību, radošu pacēlumu, radošu tādu iedvesmu, spēku. Un tā, ka tu, atsakot, un es vienmēr uzsveru, ka cilvēks ir vērtība. Man bērni mazie, viņi ir vērtība, liela vērtība. Arī lielie, katram ir savu vērtību. Un tāpēc man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka darbi nevis to cilvēku sagrauj. Tā ir tāda neliela kompozīcija, kas man parasti izstādēs es spēlēju, jo negribas apgrūtināt komponistus.
Un es spēlēju tāpēc, ka mēs bijām mazi, kad tēvs vienmēr kāds sestdienas svētdien pie klavierēm, un mēs ar brāli mammai rokās dvīņi. Un tā enerģija tika ieiet iekšā. Es daudz faktiski neatceros, ka man bija 1 gads, jeb cik tur mazāk pat. Vienreiz, kad es spēlēju tās klavieres un tur iedevu, laikam, ierakstu Jānim Torgānam, muzikologam. Un viņš aiznesa Maģeram Zariņam. Viņš saka, bet tas ir šī no Šūmaņa Ziemas ceļš. Es tagad sāku domāt, bet es nezinu to Šūmaņa Ziemas ceļu. Izrādās, ka mamma pateica, ka viņš spēlēs, tēvs spēlēs to Šūmaņa Ziemas ceļu. Un tas man ir kaut kā iegājis, kaut gan mācījies nekur, es neko neesmu, bet tas ir iegājis. Un, kad man 60 gadi palīdz, kad es mazliet vecāks, tad es izdomāju, ka es uztaisīšu simfoniju savu. Man kā 10, 8 diski, zelta sonāts, saruna ar okeānu, ar okeāna viļņi, jo es nezinu, kas tur būs beigās, bet es spēlēju, un tā ir vērtība, ka tu nezini. Man interesē visa dzīve kā radošs prieks tāds, radošs tāds, kur tu vari uztvert vibrācijas, pasaules vibrācijas. Un tur ir galā tas viedais tāds, tā kā Dievs, tā kā kaut kas tāds. Un es viņu ieraudzīju debesīs. Vienkārši es ieraudzīju debesīs vai kaut kādā mākonī, kur es viņu ieraudzīju. Un tās acis, un tagad pagāja 30, 40 gadi, un es šīs pašas acis iegleznoju vienā gleznā latvieši. Te ir arī tāds acis apmēram tāds, tā kā no citas planētas. Ir tie senči, ar kuriem es šādi sarunājos. Man haikās arī tie senči, ar kuriem es runāju, un kuri man dod kaut kādu enerģiju. Un te ir tāda pašportrete, tāda mūziņa tāda. Un te es to uzgleznoju, un es nebiju bijis Pūras pagastā. Tur man senči sākās, vectēvs, vecamām. Un es to tā uzgleznoju, un tad vienreiz aizbraucu un skatos precīzi. Tā kā vienreiz es arī uzgleznoju tādas tāles un kaut ko tādu. Un aizbraucu uz Maķedoniju, plenērā, un tur skatos. Tā es gan biju priecīgs. Un vēl es biju priecīgs, ka es ieraudzīju Leonardo da Vinci gleznu Uffizi galerijā. Viņam bija arī 3 toņi, brūns, melns un drusciņ kaut kas gaišāks tāds. Es tā nopriecājos, viņam bija 1, 2 darbi. Es tā nopriecājos, es saku, vēl ir mūsējā, kas tā. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es tagad sākšu gleznot modeli. Viss sarežģītāk ir zīmēt portrets. Man ir viens pazīstams mākslinieks, arī netīšām uzzīmēja vienu dāmu, un tā sāka raudāt. Jo viņš viņu tik sirsnīgi uzzīmēja, ar tādu izteiksmi, un pat 20 gadiem vecāku. Es biju spiests viņu uzzīmēt nākošajā dienā, jo tur bija tāda akcija. It kā pat 25 gadiem jaunāk es viņu uzzīmēju. Un tad viņi bija tik laimīgi un palika tik skaisti. Tā lieta ir tāda, kā tu skaties uz to dzīvi. Es saredzu veselu tādu daudz humora visā tajā apkārt, kas notiek. Nopietnāks es biju, kad man bija 3 gadi. Un kad mēs ar dviņbrāli, mēs toreiz dzīvojam Vācijā, mēs ar dviņbrāli, mamma atnāca mājās un ieraudzīja mūs ļoti krāsainus. Un tur bija mājās visādi milti, viskas, un es to visu sabēru brāliem matos, tur ar melnu kaut ko tur ar zaftēm sasmērēju viņu, un to es darīju ļoti nopietni.
Un tad, kad mamma atnāca, tad kā viņa teica, ka nu, drusciņ tā pa daudz tur tie milti paņemt. Viņa bija ļoti forši, viņa uzdziedāja dziesmiņu, kādu smuku. Un es tagad atceros to dziesmu. Sidrabs spoža mēnesnīca, spīd pa logu istabā. Visi dus jau saldā miegā, tikai es vēl nomodā. Kad es biju mazs, 13 gadu, 12, es uztaisīju biblioteku no 100 grāmatām. Sapirkos, pirku, visu gāju pirku, uztaisīju izlasīju, visu 1001 nakts, visu, ko vajag. Mamma strādāja, brālis trenēja, to mēs trenējamies. Es pats savā pasaulē mierīgi dzīvoju, apkārt, kas bija ļoti labi. Apkārt bija tātad man Lēļu teātris blakus. Jaunas teātris, Dajas teātris, muzeji, Vērmanītes, cirks. Un ja tu atrodies tādā kaut kādā tādā interesantā vidē, tās strāvas nāk jau paši par sevi. Senčs man bija arī gleznoja, žurnālists tēvs bija, spēlēja klavieres, klarnets, tēvam brālis bija gleznotājs, vectēvs bija grafologs un dzejnieks. Es visu laiku rakstīju dzēju, es visu ko darīju. Teātri taisīju, veidoju, skulptūras un dzēju rakstīju. Bet es nesaņēmos neko izlaist, nevienu grāmatu. Tad es aizbraucu uz Japānu. Atbraucu no Japānas, uzrakstīju 200, jeb 300 haikas. Tā bija jauna nianse. 3 rindiņās pateikt kaut kādu vienkāršu kādu domu. Piemēram, citas pasaules atnāk kā pavasaris. Šīs nav neviena haika, nav speciāli domāta, konstruēta. Lapa pieskaras tavai pierēji, mīlestību. Un es atceros, kad man uz ielas pienāca Belsis klāt, viņi saka, paklausies, tu esi pirmais latvietis. Es saku, kas par lietu? Par kuru izsakās Japāņu rakstniecības zinātnieki, kritiķi. Tā un tā, ka ir interesanti, kad jauna forma veidojas, kad haikas drīkst veidot, attīstīties. Bet vienu viņi nesaprata. Jo tur bija tāda man haika kalna galā zelta vija Latvija. 3 rindiņas. Es gribēju parādīt, ka latvieši ir super valsts, super talanti, super cilvēki. Un Kristians Barons man likās, ka viens no tādiem pieminekļiem, tādiem faktiski. Tur ir tur eņģeļi, tur kaut kādi, ir kaut kādi tādi tēli, kurus nevis es citēju, bet viņi liek man sevi veidot. Kad 72. gadā man bija tā izstāde, kur apmeklēja tie 36 000 cilvēku, un tagad es satieku arī daudz, un viņi saka man paldies un sveicinās un viss. Tā izstāde man bija tāds impulss savu veidu, jo tur tās rindas bija, un es daudz ko neizskaidroju, es neko mākslīgi netaisīju. Pirms man patīk atklāt kaut ko jaunu arī. Liekas, kas tas nekas tur jauns nav. Bet ja paskatās izpildījumu, manieru, izpildījumu ar to, teiksim, reliefāks, tur tās formas, tur atkal to stilistiku, to vibrāciju, kas zem vibrē. Man ir tādi darbi, kur vibrē zeme tā kā dzied. Tā faktūra savu. Man interesē visu laiku veidot kaut kādu jaunu pasauli, kaut kādu, un tad tas man sagādā prieku, radīt jaunas galaktikas, jaunas zvaigznes. Par šito arī toreiz tā uztraucās, bet redziet, skaties, šeit ir vienkārša klusā daba, it kā liekas vienkārši klusā daba. Bet viņā ir iekšā tā vibrācija, tāds faktūras vibrācija. Tā ir eļas glezniecība. Un šeit veidojās arī kaut kādi tēli, kuri vienmēr mainās. Tāpēc Japāņi man pirka 15 gadus gleznas, katru mēnesi iegādājas katru mēnesi 20 gleznas.
vai ne, un es tur strādāju, un viss iznāca un veida, un taisi izstādes un aukcionus. Pagaid, tev rokās kaut kas ir, tev nav pat smagi, ne? Nav, nu tad attiet, es ar šito eju. Tā. Nu, un tagad mēs ejam uz Vērmanīti. Mēģināsim pārdot tavus bildi. Pienāks miljonārs, ja, un nopirks tavus un šito, un vēl Mona Līza viņš vai ne? Mona Līza ir kā simbols, uz ko vajag tiekties ikvienam, uz to skaistumu. Un tas ir manā uztverē, tas skaistuma etalons. Tu saviļņoji mani, ne vārda nesako. Tu saviļņoji mani, ne vārda nesakot. Es tevi mīlu. Šitas ir mans jaunības, bērnības parks. Un šitien es samācījos, te uz skatuves taču uzstājās toreiz tauta. Un tad es te slidoju ar slidām. Man bija viena slida, jo mēs nebijām baigie miljonāri, mums bija uz visu ģimeni 2 slidas. Brālim vienu un man vienu. Un mēs atspērāmies ar vienu kāju un mierīgi. Jā, man no 4 gadiem es biju tik aizņemts, ka man nebija laika padomāt, par ko man jākļūst. Vienīgais, ka es beidzu rozentājus, tad es domāju, man tagad mamma saka, jāsāk strādāt. Nu, un es domāju, ko es varu strādāt? Es piegāju pie vienas afišas, lasu. Vajadzīgi krūmu griezēji. Es domāju, aizies un tur griezīs krūmus. Lai vismaz kāda nauda būtu. Beigās man paskatījos, tu zini, ka tas nav interesanti. Es domāju, ka jāiet dienēt, jo brālis jau aizgāja un es ne. Un es mierīgi aizgāju un teicu, kad es gribu dienēt. Viņi saka, tu jau dienu. Bet es teicu, ka tas ir mans brālis. Dienas sākums bija tāds, ka man bija izsauc uz komisiju uz atomu zemūdeni. Es aizēju uz atomu zemūdeni, man uzsēdināja uz krēslu un sagrieza. Es ieraudzīju vienu māsiņu smuku tādu. Es uzreiz ieraudzīju to māsiņu, nokāpu no tā krēsla, apkāpu viņu un mēs abi nogāzāmies, jo man it kā sagriezās galva, it kā. Bet viņi pateica, baigi, kā nemāk, neder zemūdenei, atomu zemūdenei, radiācija, ka neder. Un tagad redzēsim, kas to nopirks šito. Do you speak English? Sorry, do you speak English? No. No, what you speak? This is a grandiose art. You like this work? Yeah, maybe. This you not like. No. But if you want, you also Mona Lisa. The Mona Lisa is super pictures. Yes. You understand Mona Lisa? Kā tu atceries? You remember? Yeah? You remember Mona Lisa? You like? This is original. She is you? Original. Nē. Leonardo da Vinci. Yeah. Thank you. 1 million, 2 million, 4 million. Oh, 6 million. 6 million. One moment. Thank you. Bye. Zināt, to bye ir tā, ka tos darbus arī kādreiz, kādām patīk, bet viņām nav tik daudz naudas. Un Diseldorfā man 3 darbiņas no vispasaules tāda izstāde bija kaut kāda, tāds neliels. Un es tā nopriecājos, man ir prieks, jā, vienkārši aizņēmās uz 99 gadiem. Man prieks par to vienmēr ir, ka kāds darbiņi. Es neuzstāvos, es aiz bērnām uzlieznoju vēl 4 mājās. Tad arī turnīros, ir salonos, ieiet cilvēks, paņem un aiziet atkal.
Tā kā nekas tāds briesmīgs tas nav. Tas ir Mulina Rūža. Pēters man reiz uzaicināja uz venisāžu. Un tad es kāds 3-4 gadus, cik tie 5 pat, taisīju tur izstādes un visu ko. Un vienreiz atbrauc Ļeņingrādas operetes teātris, vai ne? Un es uzgleznoju 3 gleznas, vai ne? Viena bija veltīta Tulūzam Lauterekam. Un man patīk tas varietē, tie viņa tēli. Un man patīk tas mūzikl, tas varietē prieks. Tāpēc arī 2011. gadā Rīgas Latvijas biedrībā es gribēju izveidot operetes teātri. Es viņu izveidoju, tad es izveidoju kāds 5 apmēram operetes, kaut gan ar bērniem vēl tur man kopā kāds 10 iznāk. Jo ar bērniem katru vasaru es arī taisu. Apsveicu ļoti skaistu izstādi. Paldies, ka jūs atnācāt. Mans vārds Jānis, kā jums bija? Kā? Ilga. Ilga, ļoti patīk, un jums? Maiga no Zviedru studijas. Zviedra, tad jūs atcerat? Es biju Zviedrā, bija 70 gadu jubileja. Mēs vēl sēdējām pie viena galda. Vai mēs nedejojam, vai es uz tango jūs neuzlūdzu? Kaut kur, es atceros, ka es ar jums dejoju, bet varbūt tas bija citā, Sompirtī kaut kur. Ne Sompirtī, ne Zviedru jubilejā 70. Jā, bet man liekas, ka es ar jums dejoju. Jums bija tāda skaista violēta kleita, tā pušķi. Gara kleita man bija. Jā, es to atceros, un kā mēs dejojam, tas bija vienreizē. Tā kā paldies, ka jūs atnācāt uz izstādi. Vispirms roze, jo no tās pazīšanās kopš cēsu laikiem. Vai dieniņās, dārziņu skolas. Sēsīšana un tad jūs satikāt. Jā. Malači. Jums ir tāda glezna. Šitā glezna man nav, bet tā ir balderina mājās. Jā. Un šitai pusē jūs ar kundzi taisīsit vaļā. Un pa kriksītim vienu lodziņu pirmajā, tad otrajā. Reka Gunāriņš, mans labākais draugs, paklāsties. Nē, es tev vienkārši apkam. Apsveic tev, zinu. 1001 bildēs tā nodefinēta viss tā. Nē, lai ir. Ja ir, tad ir. Es bieži vien gadās, kad es pats sev slavēju. Saprotiet? Ja jūs to izdarāt, tad tas ir jūsu sasniegums un tas viss. Jā, bet nēti. Varam būt, ka jūs taisat kaut ko, bet nesažat maisu un neko nedarāt. Haidī. Kāds te nav. Tā, šitā ir mana skola. Un te es beidzu sporta skolu. Sporta zālē, 5. bērnu sporta skolu, es mācījos basketu spēlēt. Maziņš bija tās. Iesim uz zāli, jā. Cilvēks ir dzīvs, kamēr viņš dzīvo un kustās. Bet mans uzskats ir tāds, ka man tā laime bija, ka mēs ar viņu brāļi abi nepārtraukti cīnījāmies. Jā, boksu, jā, tenis, jā, futbolu, jā, hokeju. Mēs Latvijas radošā inteliģence savā laikā ir jau 30 gadus spēlējis basketbolu un labi spēlējis. Un katra izrāde, tas ir katra sacensība, tas ģimenes turnīrs, kas bija Daugavas sporta namā, un vēl arī citur, bija kāds super šovs faktiski. Filozofija tā, kad veselā miesā vesels gars un jādzīvo harmoniski. Ir otrais, es neko nedaru speciāli. Kā nāk, tā izjūtājas, tur jābūt. Kāds man saka priekšā, man faktiski ļoti vienkārši tā dzīve ir. Kāds tev saka priekšā, tu tikai... Es esmu izpildītājs, kas izpilda kādas tādas idejas. Es vēl neesmu valdnieks, kā saka.